Sveiki, Ilta! Ko tu šodien dari šeit, Ogres novadā? Es šodien iesniedzu mūsu parakstītu iedzīvotāju iesniegumu par to, lai mēs paši varētu izlemt to, vai mēs uzņemsim bēgļus Ogres novadā. Pret bēgļu uzņemšanu ir parakstījušies 779 Ogres novada iedzīvotāji. Jā, var parādīt to lapu, kur pieņems, es nofilmēšu. Tā. 18. decembris un ir pieņemts. Pieņemts 18. decembrī, un šeit ir pirmā lapa. No, jā. Tā ir mūsu kopija, ka viņi ir saņēmuši. Tu tāda aktīva meitene, kopā ar draudzenēm, tā ļoti šivirēja. Pa cik ilgu laiku jūs savācāt? Pa nepilnu mēnesi, laikam, Tas ir nepilns mēnesis. Sākām mēs 27. ja nekļūdos, 27. novembrī un beidzām vakardien 17. decembrī. Un tev palīdzēs. Es nelielu provokatīvu jautājumu uzdevuši. Kas jums mājās darīt nav ko? Jūs skraidat riņķī pa novadu, vācat kaut kādus parakstus? Jeb jums tas ir ļoti svarīgi? Mums tas ir ļoti svarīgi ir tādā veidā, ka man nav 6 nepilngadīgi bērni, man jau ir mazbērns un vēl drīz būs vēl viens mazbērns. Es īstenībā esmu ļoti uztraukusies par to, kas notiks šeit viss Latvijā. Tāpat kā mana draudzene Līga Jahimoviča, viņai arī 2 bērni, nav abas meitenes. Un mēs esam ļoti uztraukušies par visām tām ziņām, kas nāk no Eiropas Savienības, zinot to, ka Vācija tagad ir izvarošanās pārkāpumos 1. vietā pasaulē. Sakot, jūs arī Ogres novadā ne tikai citu vietu esat uztraukušies par to, ka kaut kas līdzīgs var notikt arī Latvijā? Mēs uztraucamies par to visas Latvijas mērogā, un mēs uzrunājam visus Latvijā aktīvos cilvēkus, kuri ir pret bēgļu uzņemšanu Latvijā, aktīvi darboties savos novados un vākt parakstu. Tā ir izveidota mājaslapa, nezinu, kuri cilvēki, bet zinu, ka ir izveidojuši mājaslapu stopimigracija.lv, kuru var ņemt pamatā par šīm iedzīvotāju iniciatīvas aktivitātēm. Tur nav jāizgudro divritenis vēlreiz. Var izkopēt lapas priekš parakstiem, var izkopēt iesniegumu lapu, ko uzrādīt cilvēkiem, lai viņi varētu darboties un lai būtu bez problēmām viss šis process. Ko jūs darīsiet gadījumā, ja pašvaldība Ogres novada doma atteiks jums veidot šo sabiedrisko apspriešanu kopā ar jums? Mēs rīkosim paši sabiedrisko apspriešanu, jo tās ir mūsu tiesības. Tātad, ja pašvaldība kopā ar savas pašvaldības iedzīvotājiem kopīgi negrib lemt šo jautājumu, tad jūs lemsiet vienu paši bez pašvaldības? Mēs lemsim paši, jo tā ir mūsu iniciatīva, un pašvaldība šeit ir tikai kā līdzdarbojošs partners. Jā, liels paldies! Lūdzu. Jā.